Sveiciens visiem, ar kuriem es nespēju sasveicināties personiski šodien. Viņi patīk turēt rokās, bet, nezinu, kā es nostāvēšu. Labi, es mēģināšu stāvēt. Jā, meža tēma ir ļoti interesanta, un, ja jūs kaut ko atceraties no pirmajām prezentācijām, tad jūs redzējāt, cik lielu daļu aizņem meži no visiem biotopiem, kad mēs par viņiem runājam. Un savā ziņā šī likās varbūt sākotnēji kaut kāda neiespējamā misija, pateikt natūras teritorijas līmeņa aizsardzības mērķus. Tie, kur ir, es domāju, ka tie ir kaut kāds 2/3 no klātesošajiem, kas ir strādājuši dabas skaitīšanā, tad jūs varat iedomāties, tagad mēģināt saprast, kas šajā milzīgajā dabas liegumā pirmkārt notiek ar biotopiem, kas, kā tur viss beigās izskatās, un kas vēl varētu būt potenciāls. Es darīju labāko, ko es varēju, un par to es arī mazliet pastāstīšu. Tātad šodien ir tāda mācību stundas arī, kā jau Agnese brīdināja, šie termini atkārtosies katrā prezentācijā, lai jūs līdz dienas beigām būtu ļoti labi iemācījušies šos terminus un varētu nakts vidū, gandrīz kā biotopu rokas grāmatu, arī šos terminus paskaidrot, kas tas ir. Tātad mēs runājam par mērķu platību, kur ir esošā biotopa platība un potenciālā platība, ja tāda ir mērķa kvalitāte, kas balstās pašreizējā kvalitātes vērtējumā. Un, protams, arī teritorijas kontekstā mazlietiņ tas ir arī jāsaprot, jo ne visur bija iespējams kvalitātes aprēķiniem ar algoritmiem, par kuriem tālāk stāstīs Guntis. Es tomēr ņemšu tādu mikrofonu. Skan jau laikam. Lieliski. Tātad to jau arī minēja gan par zālājiem, gan par ūdeņiem, ka ne visām biotopu poligoniem mums ir zināmas anketas. Ne visas anketas bija izmantotas, ir dažādi senākie kartējumi, kas ir bez anketām. Dabas skaitīšana atceraties, kad bija šie poligoni, kas bija nekartē obligāti, kur ir dažādi iemesli, vai tur ir kāds iepriekš bijis kartējums un dažādi citādi, un pēc tam, kad to visu saliek kopā, tad ierauga, ka daudz kas ir bez anketām. Un tad kādi ir šie nākotnes mērķi? Vai patreizējā situācija ir optimāla, vai arī kaut kas ir jādara? Un par tādu nākotni, par meža biotopiem, kas tad varētu būt nākotne, tas arī bija viens no paša sākuma tādiem jautājumiem, kur vajadzēja saprast, pa cik ilgu laika periodu tad uz priekšu skatīties uz šo te meža biotopu potenciālu. Un aprunājoties vēl ar citiem gudriem cilvēkiem, pieņēmu šo laiku tādu nogriezni 20-30 gadu laikā, ka ir iespējams teorētiski šajā arī meža teritorijā pie labvēlīgas apstākļu sakritības, atbilstošas apsaimniekošanas vai atbilstošas neiejaukšanās var uzlaboties mežaudzes kvalitāte tādā veidā, ka viņi sasniedz minimālos kritērijus, kas ir vajadzīgi meža biotopam. Un pirmais solis tātad bija biotopu datu kritiska izvērtēšana, precizēšana, kas bija liels apjoms. Tas tika skatīts tikai natūras teritorijās, ārpus nē. Un kārtojot gan kļūdiņas, kas bija poligonu robežas, kaut kāds pārklāšanās, izmantojot dažādu vecumā ortofotokartes, ko varēja ļoti labi redzēt, kaut kur lidaru varēja redzēt, meža inventarizācijas datus, to, ko varēja tā normāli saredzēt. Un anketās labojumi un pārbaudes bija nelielā apmērā. Ja zālājiem šī te visa anketu datu bāze tomēr tika eksportēta un ļoti rūpīgi pārbaudīts, tad meža biotopiem tas tā nebija. Izlases veidā es taisīju tādu pārbaudīšanu, kā ir ievadītas anketas, un ja es biju dabas skaitīšanas beigu fāzē ļoti skeptiska par to, kas tur ir ievadīts, un likās, ka varētu būt šausmīgi slikti savadīts un dati neprecīzi, tad, paldies Dievam, izrādījās nav tik traki, un tas kļūdas procents patiesībā meža anketām, tas, kas ir kaut kādām kļūdām ievadīts datubāzē, tas ir neliels.
Biotopu veida korekcijas vai varianta korekcijas, skatoties, tika veiktas ļoti nelielos apjomos, jo bija skaidrs, ka bez pārbaudas dabā grūti kaut ko labot. Piemēram, kaut kādam varbūt staignājiem mežiem tas bija vieglāk, ka tu saproti pēc loģikas, vietas, konteksta un visa pārējā, ka tas ir nevis otrais, bet pirmais variants vai otrādāk. Kaut kā tādi gadījumi tika laboti. Un arī nelielos apjomos papildus informācijas ievākšana dabā, kartēšana, kas tika nelielā daudzumā veikta arī vēl dabas skaitīšanas ietvaros, kā kļūdu labošanai, gan arī kaut ko es centos nokartēt pati kaut kur aizskriet, kur bija galīgs izmisums paskatoties uz to vietu. Bet tas bija tiešām nelielos daudzumos. Un līdzīgi arī kaut kādu biotopu variantu reizēm, tīri potenciālo platības nevarēja īsti saprast, kas tur varētu būt, un bija ļoti svarīgi paskatīties dabā arī uz šiem potenciālajiem biotopiem, vai tas, kas izskatās kamerāli, vai tas patiešām tā ir dabā. Un šī te potenciālo biotopu platību noteikšana, jā, viņa bija principā kamerāli, dabā ļoti nedaudz tika paskatīts un izmantoja labāko, ko var izmantot. Es zinu, visi meža kartētāji teiks, meža reģistrs, tas tur pilnīgi čau. Nē, es vēl un vēlreiz atkārtošu, mums ir brīnišķīga meža reģistra datu bāze, kā daudzās citās valstīs nav. Mums ir lieliski dati, jā, ar savu kļūdas procentu, bet vienalga mums ir ļoti labi dati, kurus var izmantot. Ja tam, protams, ir jāpieliek klāt loģika, ortofotokartes un vēl kaut kas. Un tad viņus to ļoti labi izmantot. Un arī ir svarīgi ņemt vērā, kas atrodas blakus, jau uzkartētie kāda veida biotopi ir, kāds ir vispār teritorijas konteksts, vai tas ir platlapju reģions, vai tas ir boreālāks reģions, kas tur vispār atrodas šajā vietā, topogrāfiskās kartes, lidera kartes. Ļoti, ļoti noderēja dabas skaitīšanas piezīmes. Ja jūs atceraties, es dabas skaitīšanas laikā arī vienmēr teicu, rakstiet piezīmes, pieliekat fotogrāfijas. Ne tikai to, ka te ir bebru dambis, ceļš, grāvis un kaut ko tādu, un lieliskas baravikas un lācenes un kaut ko tādu, bet īpaši tās piezīmes, kas tika rakstīts, kāpēc šeit nav biotops, kas tur pietrūkst, pieliktas fotogrāfijas. Es šo visu skatījos cauri. Un milzīgs paldies visiem, kuri dabas skaitīšanas laikā lika piezīmes. Viņas tika izmantotas. Un, personīgā pieredze, protams, jo es kā biotopu eksperts strādāju jau 23 gadus. Nākošais tad bija arī šie nelielie kamerāli apsekojumi. Laiks un resursi bija ierobežoti, un tā, ka nokartēt neko daudz nevarēja papildus, un tas būs ļoti svarīgs darbs, kas būs tālāk jau izstrādājot dabas aizsardzības plānus, saprast, detālāk jau šos te potenciālos biotopus, jo nevienmēr var tā precīzi pateikt, vai šajā vietā varētu izveidoties 9010 vai 9050. Ja, jūs saprotat, īpaši, ja tas ir boreālo mežu otrais variants, tad tā robeža ir ļoti, ļoti tāda, kur ir jāredz dabā daudzas lietas, un tas jau būs dabas aizsardzības plānu uzdevums. Un mērķplatību noteikšanā izmantot tikai šie ekoloģiskie parametri, neņemot vērā visas citas ekonomiskās lietas un kaut kādus tādus regulējumus, un arī pašreizējo īpaši aizsargājumās teritorijas veidu vai kaut kādus regulējumus, izņemot ainavu apvidos, kuros praktiski nekur, izņemot atsevišķas vietas, netika plānoti paredzēti potenciālie biotopi. Jūs saprotat, kas notiek ainavu apvidos mežos. Tur nav potenciālu, neko jēga plānot vispār. Ja ir vienīgi kaut kāds zonējums, kur man būs viens piemērs arī par to. Jāsaka, arī šīs potenciālo biotopu platības, tas ir kaut kas ļoti, ļoti mainīgs nākotnē. Teiksim tā, tas ir tāds skaistais šī brīža sapnis par biotopiem kādā teritorijā, jo jau rīt tur var sākties saimnieciskā darbība, ir atļautas sanitārās cirtes, ir atļautas kopšanas cirtes, ir atļautas izlases cirtes. Pat ja tajās vietās ir aizliegta kailcirte vai galvenā cirte, sanitārās cirtes visdrīzāk ir atļautas, kopšanas cirtes ir atļautas, un ko nozīmē kopšanas cirtes taignāja mežam potenciālam?
Jūs visi saprotat. Tāpēc šis būs tāds ideālais variants. Tātad, kritēriji. Tātad ir ticams potenciāls tuvāko 20-30 gadu laikā sasniegt. Minimālos kritērijus, ja tiek piemērots atbilstošs apsaimniekošanas režīms, un mežu gadījumā 98% gadījumu tā būs neiejaukšanās. Neiejaukšanās šajā potenciālajā biotopā. Tātad primāri meža reģistras platība. Nav jēgas meklēt kaut kādus un pievērst uzmanību ļoti nelielām, ļoti salveida kaut kādiem tādiem plankumiņiem. Tas tika pēc iespējas tas tika izslēgts. Es neko tādu necentos apzināti meklēt, bet tomēr skatoties uz tādām plašākām vietām. Un bieži viņas jau tā dabiski veidojās kā tādas biotopa agregācijas, kur jau ir kaut kur biotopi jau ir, un blakus jau ir jau tādas briestaudzes, jau pat briestaudzes beigu, jau gala tādas audzes, kurām arī ir viss potenciāls kļūt par biotopu. Šeit ir viens piemērs arī uzzināts. Uzrakstīts, piemēram, biotops, tur boreālais mežs, tā 3. variants, un blakus atrodas jaunāks mežs, kas vēl nav biotops, bet tas ir 70, tātad 80-gadīga mistrota priežu apšu egļu audze, šaurlapu kūdrenī, apkārt nav purvainu mežu, tātad masīvs ir nosusināts, un blakus jau ir boreālie meži. Un diezgan ticami, ka ja šeit neiejaucās ar saimniekošanu, kad arī šajā nogabalā pēc 30 gadiem viņš jau varētu sasniegt boreālā meža minimālos kritērijus. Dabā tas tika veidots kartogrāfiski, jā. Es gāju iekšā, ja tā var izteikties, klikšķināju uz katru nogabalu, skatījos tiešām katru nogabalu atsevišķi detāli, kurš atbilst kaut kādiem taksācijas kritērijiem. Un šeit ar tumši, ar tādu to koši zaļo tie ir esošie biotopi, un ar gaišāki zaļu tātad ir šie te potenciāli iespējamie Eiropas nozīmes meža biotopi. Un te arī redzams, ka veidojās jau tādas tomēr biotopa agregācijas, kas būtu kā tas mērķis, kā vispār šo te meža biotopa aizsardzību vispār struktūru veidot. Jo no tādiem, tādi mazi salveida biotopiņi, viņi ir jauki un bieži viņi ir ļoti svarīgi kā tādi pakāpieni starp plašākām teritorijām, bet tāda lielāka nozīme arī suga aizsardzībai šīs lielākās teritorijas. Bija arī teritorijas, kur nav šo potenciālo biotopu. Arī šis ir viens no tāda neliela, neatceros, šitais bija Lūksnes pusē, kā to kalnu sauca. Pazuda vārds pēkšņi. Deiliņkalns, jā. Un Deiliņkalnā ir tikai esošie biotopi, tie pavisam gaišie, tie zālāji, bet potenciāli meža biotopu nav. Tur ir bijusi pietiekoši intensīva apsaimniekošana, un tur nekas potenciāls neizskatās pārskatāmā nākotnē 20-30 gadu laikā. Tātad šeit būs tas gadījums, kad mums ir esošie biotopi un potenciāli nav. Skatot cauri visas teritorijas, bija arī nemazums gadījumu, kur bija ortofoto redzams, kad ir jau kopš dabas skaitīšanas vai nu jau tur ir nocirsts, ka tur jau ir parādās kā izcirtums, ir intensīvi veikta izlases cirte, tur ir ļoti rets mežs, tad tika tā, ka tā koriģēts arī esošo biotopu slānis, jau pārceļot viņus uz iznīcinātajiem biotopiem. Šeit tika skatīts arī tātad, te ir mazliet lidera dati, tātad virsmas reljefa modelis, kas ir Rāzna, kur, nezinu, kaut kā tā dīvaini senācis, ka Nacionālā parka teritorijā nav šo te olsu mežu biotopu, un tā tumši zaļā josla, kur ir jau augstā, tur ir valsts meža teritorija, tur ir šie olsu mežu biotopi. Grūti pateikt, dabā neesmu pat tur kartējusi, kāpēc šī situācija ir tāda, bet katrā ziņā šī vieta ir ļoti pateicīga un piemērota, kur veicot atbilstošu apsaimniekošanu, kuras, man liekas, es ceru, ka tiek plānots arī iespējams nākošajā apsaimniekošanas projektā kaut kas, ko darīt, tad šeit pavarās diezgan plašs darba lauks, kur ir piemērots reljefs, piemērots koku stāvs, tātad valdošā suga ir priede, tie sausieņu meža tipi, un tālāk, ja ejot dabā un skatoties ļoti konkrēti, kur kaut ko varētu darīt, šeit ir iespēja šī biotopa platības palielināt tieši ar jau tādu mērķtiecīgu apsaimniekošanu.
Un šeit ir viens no retajiem ainavu apvidiem, kur ir tātad Daugavas loki un potenciālās biotopu platības tika plānotas tikai šajā te daļā, kas ir kā plānotā. Tur jauns dabas aizsardzības plāns ar jaunu zonējumu. Es nezinu, vai viņš ir apstiprināts, tad Latgales kolēģi nav, groza galva, vēl nav apstiprināts, bet ir tātad izstrādātas dabas aizsardzības plāns ar ieteicamo zonējumu. Un loģiski, ka plānot kaut ko potenciālu ir iespējams tikai tur, ainavu apvidū, ja, kur ir kaut kāda cerība, ka varētu parādīties kaut kāda likumdošana, kas kaut ko varētu mazliet aizsargāt vairāk kā patreiz. Bet arī šis ir tikai tāds ideālais modelis, un kas zina, varbūt pēc 2 gadiem jau tur no potenciālajām platībām maz kas būs palicis pāri. Jo ainavu apvidos principā, jā, tas netika darīts. Jā, un šeit ir arī tāda ļoti tāda blīva teritorija, kur ir daudz gan biotopu, gan potenciālo biotopu platību. Tas ir sens dabas liegums, un tur šī aina jau ir tāda, daudz cerīgāka. Audzes ir sasniegušas jau, izgājušas laukā no kopšanas cirtes vecuma, un tā kā tur arī nav tā vieta, kur varētu būt vajadzība pēc sanitārijām cirtēm, tad izskatās labi. Secinājumi kopumā no tā visa. Protams, šis darba apjoms, diemžēl tas ir tikai aizsargājumās teritorijās un arī ne jaunajās aizsargājumajās teritorijās. Tā ka patiesībā vajadzētu to visu izdarīt arī ārpus aizsargājumām teritorijām, tā ka vēl kaut kādu 1,5 gadu vismaz vajadzētu, lai to visu izietu cauri tieši biotopu izskatīšanu ārpus aizsargājumām teritorijām. Bet es ļoti ceru, ka šis padarītais noderēs dažādām vajadzībām dabas aizsardzībā. Ieteikumi, jā, SDF biotopu sadaļas precizēšanai, pielietojums nākotnē, un plašs darba lauks dabas aizsardzības plāniem, kur jau šo informāciju par potenciālajām teritorijām varēs daudz labāk precizēt dabā, un iespējams kaut kas no tā, kas ir izskatījies kamerāli uz kartes, uz ortofoto, meža reģistrā, tur tomēr būs galīgi šķērsām, un dzīvē izrādīsies, ka tur ir nesen bijusi sanitārā cirte, un diemžēl tur tas potenciāls ir atbīdījies nevis uz 30, bet uz nākošajiem 50 gadiem, un mēs viņu šādā kontekstā vairs neskatāmies. Un tas, kas manā skatījumā ir vissvarīgākais, ja mēs kaut kādus teritorijas tādus aizsardzības mērķus attiecībā uz mežiem gribam sasniegt, un par kaut kādu potenciālu platību vispār mežos runāt, tad pirmā lieta ir tā, kas ir jāgroza normatīvi akti, jo potenciālajā biotopā rīt var atnākt izlases cirte, kailcirte vai sanitārā cirte, un tas ir pilnīgi legāli, atļauti un iespējami. Man prieks, ka man bija iespēja mazliet šajā tādā fantāzijas lidojumā strādāt 2 gadus, un man ļoti gribētos cerēt, ka šis nepaliks tikai fantāzijas lidojums, bet tam būs arī kaut kāds normatīvs regulējums, kas ļaus mums šos iecerētos, ieplānotos un aprēķinātos ļoti precīzi, ļoti konkrēti, ļoti detāli aprēķinātos mērķus arī sasniegt. Paldies!